Par Singapūru dzirdēts daudz, un viedokļi dalās. Tāpēc bija interesanti to beidzot redzēt pašiem. Pievienojies mums, lai labāk iepazītos ar šo Āzijas metropoli. Sveiki! Mēs esam ieradušies Singapūrā ar pirmo aplausienu. Singapūras lidosta ir slavena ar savu vienu no termināļiem, kur ir šis ļoti skaistais ūdenskritums, kas bija manā Singapūras bucket listā. Bet šeku reku tas ir cietis. Strādā uz pusstundas beidz strādāt, kamēr mēs izšķaumājāmies ar visu, viņš jau ir ciet. Un lidojuma dienā viņš tik agri nav vaļā. Šis mums izpaliek, diemžēl, bet es domāju, ka gan jau visādi citādi Singapūra cerams, ka nepievils. Tikko iečakojāmies viesnīcā par takšu braucienu, samaksājām 33 Singapūras dolārus, tas ir aptuveni 23 eiro. Nu jā, var just, kā mēs neesam vairāk tā aizemē, jo tās cenas ir. Tagad ejam paēst. Esam paēst maķīt, jo ir vēls jau. Te ir ļoti daudz, kas jau ciet. Jā, arī atšķirība no tā aizemes. Un jā, iesim testēt Singapūras burgerus. Pirmā jau citādā kā lieta, ko mēs nekur citur neesam pieredzējuši McDonaldā, viņiem nav salmiņu. Viņi dzer kolu tā kā kafiju. Davai ļoti draudzīgi. Un cheeseburgers. Ulala. Un testējam. Nē, man gribējās ēst, bet labs. Diena ir bijusi gara, tāpēc ir laiks doties gulēt, tāpēc tiekamies jau rītdien. Labrīt! Ejam rakstīs! Izcils pārvietošanās veids Singapūrā ir metro, un to mēs arī darīsim. Starp citu, šeit ļoti ērti var vienkārši maksāt ar vienu pīksti, Apple Pay, un tev nav jāčakarājas ar biļešu pirkšanu un tādām lietām. Tā kā, laižam! Un esam ieradušies mūsu šīs dienas brokastu vietiņā. Nu, ievērtējiet, manuprāt, ir pat ļoti labi. Brokastu vieta netika izvēlēta netīšām. Saule spīd ļoti acīs, jo mēs šodien nepaņēmām saules brilles, jo rādīja, ka nebūs saule, bet Āzijā ar tiem laikapstākļu prognozēm ir tā kā ir, bet forši mēs nesodzamies. Bet tātad vietiņa, kur mēs brokastojām, atrodas Chinatownā, ko mēs tagad arī dosimies svētīt. Tāda realitāte. Tā aizemē arī tiešām bija karsts, bet Singapūrā ir vienkārši karsts un mitrs, un ārā ir tāda sutoņa, un man ir diezgan grūti. Tā kā Samāņiņi atbraucot runājam, ka viņiem tā pilsēta ir būvēta tā, ka ļoti daudz kas ir iekštelpās, jo viņiem arī bieži līst lietus. Un es vienkārši tagad saprotu, jo pirmā diena mēs tā kā domājam, ko vēl darīt, un man šobrīd gribas braukt kaut kur, kas ir iekštelpās. Lai vienkārši šodien vēl dotu organismam bišķiņu aprast, jo tā sutoņa ir tiešām grūti izskaidrot. Tā kā man sirdi bišķiņu klapē, grūti elpot. Nu, tā kā sutoņa, es varu teikt, vasarā arī mums dažkārt ir ārā plus 30 pāri grādi, kad ir tā suta nenormālākā. Un šeit viņiem šie vienkārši normāli laikapstākļi, kas vienkārši... Jā, es ļoti ceru, ka rīt jau būs labāk, un es saku, organisms būs apredzis. Šobrīd ir diezgan grūti. Bēgam no karstuma, tāpēc tālāk dodamies uz iekštelpu aktivitātēm, jeb uz akvāriju. Blakus akvārijam atrodas arī Universals, viena no filiālēm. Šeit var redzēt ikonisko bumbu. Pirmo reizi dzīvē redzam. Izsās diezgan iespaidīgi. Šogad mēs neapmeklēsim, jo mūsu šīs dienas plānā ir akvārijas. Es līdz šim esmu baigais heiteris Singapūrai. Cerams, akvārijas to uzlabos. Apakaļ, Džek, tīri to akvāriju. Redzi?
vienkārši mierīgi skatījāmies ziltiņus, un mums likās, ka turisti prasa, lai mēs viņus nofotografējam. Beigās viņi gribēja nofočēties ar mums. Tā kā mēs šeit būtu šis eksponāts, 2 garie notetovējušies. Tā ir interesanta pieredze. Pasies uz to mentarēju, nē? Ar tiem 2 priekšējiem ačiem. Es redzu. Bet es no visām šitām rajām Steve's Irvins mira no rajas. Visām nē. Nē, nu viņš mira no rajas un tas baida man no visām rajām. Par šo akvāriju. Nekāda vaina. Pagaidām labākā aktivitāte Singapūrā. Man personīgi liekas, ka šis ir labākais akvārijas, kādā mēs esam bijuši. Varbūt bišķiņ mums to pieredzi atņem tas, ka mēs abi nejūtamies 100% labi. Bet tāda ir dzīve. Arī tādas dienas mēdz būt. Nē, ir ļoti forši. Es vienkārši esmu šo dienu heiters. Kādam jāspēlē tā loma. Dienas izskaņā devāmies uz Gardens by the Bay, un jāsaka godīgi, šī vieta nozaga mūsu sirdis. Visā parkā bijām tikai mēs, un labi, ja vēl kādi 5 cilvēki, un tas bija kaut kas maģisks, ļoti skaisti. Hello! Esam atkal ieradušies Gardens by the Way. Gardens by the Bay. Šoreiz gan dosimies apskatīt Cloud Forest un Flower Dome. Solās jau būt diezgan grandios. Bet tā interesantā lieta par Singapūru. Mēs jau esam minējuši, ka šeit ir ļoti svelmains. Bet es nezinu nevienu citu brīdi, valsti, momentu, kad es būtu tik ļoti priecājusies par lietu smidzināšanu, jebko, jo tas tā kā vienkārši liekas, ka tas dod tev apakaļ dzīvību. Singapūrā es vienkārši dievinu nokrišņus. Just love it. Tas vējš tik patīkami. Dzīvot var. Jēj! Re, kur jau arī tuvojamies, arhitektūriski arī ļoti skaisti no ārpuses izskatās. Vispār Singapūrā vairāk sākas tiešām ļoti skaistas no arhitektūras viedokļa, tādas futuristika un ļoti daudz ar zaļumiem iekļauts, kas man ļoti patīk. Starp citu, Singapūra ir viena no 3 pilsētvalstīm visā pasaulē. 2, tātad mēs jau esam bijuši, atlicis vien būs apmeklēt 3, kas ir Monako. Tā kā, tas arī ir kaut kas īpašs par šo valsti. Tikai 3 tādas pasaulē vien ir. Un šis skats jau arī tīri feins. Esam tikko ienākuši iekšā, un ir tik patīkami smaržīgs, atvēsinošs gaiss. Un pirmā lieta, ko tu ieraugi, ir šī, riktīgi kolosāli. Es nevaru teikt, ko elpot, es vienkārši šī fakta dēļ, vienkārši esmu tik priecīgi. Pasies, tur arī tā kā tvaikstas ir vai kas? Tie ir mākoņi. Paskaties,
iedomājos, cik daudz tas skaists orhidejas ir. Vienīgi augi, par ko es protu rūpēties, ir orhidejas, un man mājās arī ir vairākas. Un es vienkārši labprāt ar šīm visām papildinātu savu virtuves logu kolekciju. Viņas visas tik skaistas un tik daudz un tik sulīgas. Tas ūdenskritums ir 35 metrus augsts un ir viens no augstākajiem, kas ir atrodams iekštelpās. Es esmu par īstu, lai pasmaržot. Nevar just. Kā nevaru, es dileju. Taku zirneklis no Harry Potter. Harry Potter. Baigais sūds. Nav. Pabeidzām apskatīt Cloud Forestu. Tālāk dosimies uz Flower Dome. Kā tev patika? Cloud Forest bija forši. Tur varēja elpot. Vislabākā vieta Singapūrā, kur var pelpot un kur ir kaut cik vēss. Tas bija jauki. Ļoti zaļi. Daudz augi. Profesionāls komentējers. Tematika Flower Domā ir sakuras. Pirmā lieta, ko es varu pateikt, ka šeit ir augsti. Tas tāds baigais kontrasts priekš Singapūras. Tas tik ošņā savu ostekli. Kur dirši? Forši gan Cloud Forestā, gan šeit no koka saknēm vai koku zariem veido dažādas figūras. Esam ieradušies apakaļ pie kokiem, kura jau vakardien bijām. Šodien nākam šeit uz šovu, kas norisināsies aptuveni pēc stundas. Gribam ieņemt jau labākās vietiņas un vienkārši pabūt pie šiem kokiem arī dienas laikā. Jāatzīst, pilnīgi cits vaibiņš. Mums laikam labāk patika, kā vakarā šeit izskatās, bet ir arī jāpiedzīvo šis pa dienu, ja jau mums vakara noskaņās tie tik ļoti patika. Ir iespējams tur arī pastaigāt pat tādu gaisa tiltu, ko mēs šoreiz izvēlējāmies nedarīt, jo mēs rītā iesim tur skatīties. Pamazām sāk satumst, un cilvēki arī sāk palikt arvien vairāk. Paprasījām darbiniecei, kur ir vislabākā vieta, no kurienes skatīties, un viņa teica šī. Vēl pēc mirklīša jau ir tik cilvēki. Labrīt, liekam jaunu bildi iekšā un, protams, sākam ar brokastīm. Esam ieradušies uz 28 kafejnīcu. Runājot vēl par Singapūru, šī pilsēta noteikti asociējas ar ļoti daudz studentiem un balto apaklīšu cilvēkiem, jo pilsētā ir neskaitāmas universitātes, kā piemēram arī šī arhitektūriski skaistā ēka. Un, ja Dubajā tu redzi cilvēkus šajos baltajos apģērbos, taizemē, visus flipflopos un tā, tad šeit tu tiešām redzi vairumu cilvēku ar tām ieejas kartiņām, ko liek ap kaklu, un tādu ofisa cilvēciņu vairumā, goda vārds ļoti izteiktā.
Interesanti. Neteiktu, ka tāds mans favorīts ir, bet laikam tās ir tās lietas, ko cilvēki brauc uz Singapūru darīt, studēt un izsisties kaut kādā ziņā karjerā, jo es nezinu, ko lai te citu dara, ja godīgi. Nekad mūžā neesam bijuši mazajā Indijā, or Little India. Lūk, arī atnācām uz tādu redzēs, kā nu būs. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् Nopirkt saldumiņš. Kāds ir? What? Salds. Ņam. Iesim rekur tur augšā skatīties, kā tas Singapūra izskatās no augšas. Šoreiz mēs izvēlējāmies nākt ne pīk stundā. Un cilvēki ir, bet ir krietni mazāk kā bija Bankokā un ir paudām. Un ir skaisti, jo pa nakti mēs jau redzējām Singapūru ielidojot, kā tur viss ar gaismiņām ir. Gribējās redzēt tieši tā dienas laikā. Vēl viens interesants fakts par Singapūru ir, ka viņiem ir viena no aktīvākajām ostām pasaulē. Tas ir dēļ viņu strateģiskā novietojuma pasaulē, kur gan Eiropa, Āzija un Amerika ir salīdzinoši kaut kādā viduspunktā no viņiem. Un tad mēs to tā sapratām tikai, kad uzbraucām te augšā un redzējām tos traki daudzos kuģīšus. Tā, mācības stundas ar Elistēru un Mārtiņu. Vai tev patīk kuģis? Bija ok. Tu ieteikt vai neieteikt cilvēkiem? Ja jau ir Singapūrā, var. Mums ļoti patīk redzēt vietas no augstākā punkta un dēļ tā ir vērts. Vēl viena interesantā lieta par Singapūru. Šajā valstī ir aizliegts košļājumās gumijas, tā kā ne pārdot, ne lietot vispār. Un otra lieta, viņi visi, ne visi, bet tie cilvēki, kas smēķē cigaretes, kas mums, kas ir rietumu galā dzīvojošie, liekas super vieta, jo mums ir aikosi, tur saltiņi un visādas tādas lietas. Tad viņi šeit drīkst lietot tikai cigaretes, jo nekas cits mums nepārdodas. Un, es esmu ļoti priecīga, ka Latvijā mazāk cilvēks smēķē cigaretes, jo tā smaka ir vienkārši... Bet nav ko vispār tos sūds lietot, ne cigaretes, ne salts, ne veipus. Jā. Vienmēr, kad mēs filmējam, kaut kāds čuvāk, kas vienkārši iet garām un vienkārši tā kā skatās ar tevi un paši tad pakastīras tev jāpapieši. Sveiki! Mūsu Singapūras apartamentos. Sāksim ar vannas istabu. Šeit ir mūsu vannas istaba. Vanna, spogulis, pods, piskānākas. Tad šeit ir skats, vēl vieta, kur nolikt mantas. Tad ir liela gulta, no kuras es šorīt ļoti negribēju kāpt ārā, jo tagad pulkstenis ir 5 no rīta. Un tad ir, kur iečilot, tad ir forši, ka ir gludeklis un teikām numuriņā. Un vēl ir skats par logu. Pa dienu izskatās šādi. Un pa nakti šādi. Un ar šo arī noslēdz mūsu Singapūras ceļojums. Jāatzīst gan, ka pret Singapūru iespējams bijām pārlieku kritiski, bet tas noteikti bija daļa mūsu pašsajūtas, tāpēc, ka es to lai zinu, iespējams kādreiz uz atgriešanos vēl.